tuvojas Lieldienas, un tas ir brīnišķīgs iemesls, lai pagatavotu ko pavisam gardu. Un šodien kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu mēs gatavosim... Mēs taisīsim Lieldienu sāļo kūciņu ar kūpinātu lasi, ar sparģeļiem, jo galā taču arī vēl joprojām ir pavasars. Un klāt būs garneles arī. Jā. Viss, kas visiem garšo. Redz, ko daram. Olas mums vajadzēs novārīt. Redz, ko mēs daram. Mēs ejam likt verdošā ūdenī. Operācija sākas. Jā. Mums vārās olas. Un mūsu šīs dienas produkti ir izvēlēti tādi ļoti klasiski, patiesībā vienkārši pagatavojumi. Un tie, kas gribās domāt, garšo daudziem no mums. Ir garneles, kuras tev vajadzēs notīrīt. Un es savukārt gatavošu masu. Šīs ir vanamē garneles, kuras nav bijušas saldētas. Viņas jāatzīst, ka ļoti viegli tīrās. Un viņām ir super garša un aromāts un vispār. Un tas sulīgums, ja? Lūk, tātad mums ir krēmsiers, mums ir kūpināts lasis. Un paskaties, pavasara vēstnesis ir sparģelis. Tātad, šos kātiņus es saglabāju, mums viņus vajadzēs. Nevis kātiņus, bet augšīnes. Galotnītes. Galotnītes, jā. Šos kubiņus mēs liekam trauciņos. Bet tā kā nenosadzam visu. Ja? Visu nevajag nosakt, drusciņu. Tātad ir krēmsiers, divles, sparģeļi un kūpināta laša apgriezumi. Vairs neko neliek klāt. Spilgtumam es ieteiktu pielikt maltu ingveru. Pārsitās. Ko? Tagad mums jāputo. Klāj virsū. Jā, ir. Liekam šeit. Un lai tas viss mums smuki sacepās. Mums ir šāda mīkla. Un mēs viņu tā kā paspaidam un izspaidam plakanisku. Jā, redz šito apakšiņu tā kā noliec, jā. Izspaidam mūsu formītes formā. Tā kā izmērā. Tas būs vāciņš, jā? Jā, tas būs vāciņš, jā. Pēc manis skatu, ko mēs daram. Mēs liekam šādi. Tas nekas, ka tur spīd cauri kāds arstiņš. Un liekam atpakaļ cepešu krāsnī. Uz minūtēm? Uz minūtēm līdz gatavs. Līdz mīkla kraukšķīga. Jā. Mirklis ir pienācis. Jā, mēs ņemam ārā. Cepurītes ir skaistas tā. Jā. Daram visu, kas mums patīk un kā mums patīk. Nekur mēs liekam garneli. Un centrā būs oliņa. Jā, oliņa būs iesēdināta. Drusku lasīts. Un zini, šo ēdienu var ēst arī augstu. Es domāju, ka ilgi jau neuzpakāsies mājās. Šis varētu pazust diezgan ātri. Lidojums ir šeit, jā? Gurķīti mēs noliekam blakus šeit, jā? Vai tad sarežģīts? Netaču. Super vienkārši. Re. Mīļie skatītāji, lai jums priecīgas Lieldienas un galvenais palutiniet sevi un savus mīļos ar šo īpašo ēdienu. Un esat radoši,
ne tikai virtuvē. Un atcerieties, ka izdevīgākie piedāvājumi ir atrodami veikalos Maksima. Tāpat meklējiet iedvesmu Maksimas mājaslapā. Lai jums priecīgi svētki!